Labvakar, godātie klātesošie! Šovakar mēs turpinām Latvijas Universitātes studentu pašu pārvaldes diskusiju ciklu Tiesības un finanses ar otro sēriju. Valsts ieņēmuma dienas šodien un nākotnē. Šovakar mums diskusiju ciklā piedalās Baiba Šmita-Roķe, valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora un zvērnēta advokāta biroja Kobalta, vecākā speciāliste, zvērnēta advokāta palīdze Gabriela Šantara. Diskusiju moderēs profesionālās maģistra studijas programmas tiesību zinātņu otrā kursa students Dāvis Teiss. Labdien! Tātad sveiciens visiem, gan klātienē, gan vēlāk arī video formātā. Tad varbūt sāksim jau ar nedaudz tādām vispārīgiem jautājumiem. Piemēram, par to, kāds valsts ieņēmuma dienests ir šobrīd, kāda, jūsuprāt, ir bijusi un būs valsts ieņēmuma dienesta loma un nozīme valstī un sabiedrībā. Varbūt sākšu ar Švietas kundzes lūdzu. Droši man uz Baibu var uzrunāt. Tad jāsāk no tā, kāpēc vispār valstī ir vajadzīgi nodokļi vai bez nodokļiem vispār valsts var pastāvēt. Tad, ja valstī nav kaut kāda derīga izrakteņa, kas nodrošina vispār jebkādus ienākumus valstī, tad skaidrs, ka tie ir nodokļi, kas ir nepieciešami. Un, pašplūsmā tad, protams, nevar atstāt. Tas ir vajadzīgs šis ieņēmuma dienests vai nodokļu administrācija, kas šos nodokļus nodrošina to, lai valsts iegūst tos līdzekļus, lai varētu veikt savas funkcijas un nodrošināt drošību, veselības aprūpi un izglītību un daudz citas lietas. Tā kā nodokļu un muitas administrācija Latvijā arī muita ietilpst valsts ieņēmuma dienesta sastāvā, tas ir tāds absolūti, es teiktu, obligāti nepieciešamais minimums jebkuras valsts elementāro funkciju pastāvēšanas nodrošināšanā. Tas tā vispārīgi. Bet, ja jautājums par konkrēti Latvijas valsts ieņēmuma dienestus šobrīd, jā, mēs visu laiku mainamies. Es nācu uz valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora konkursu dēļ tā, ka man nevisai patīk, kā sabiedrība mūs uztver. Un sabiedrība mūs lielākoties mūsu valsts ieņēmuma dienestu, es domāju, uztver par to, ka tā ir iestāde, kas mums atņem naudu. Un tas viedoklis ir tāds dominējošais daudz gadu garumā, un daudz vecāku paudzes cilvēku man ir teikuši, padomu laikos bija labāk, jo mums tur nebija jāmaksā nodokļi. Tas bija tas, ka algas lapiņās vienkārši neparādījās, kas tur ir. Bet tas, ka tajā laikā maksāja tās algas daudz zemākas, kā cilvēki nopelnīja, un vecāki ap divi ir inženieri un saņēma 120–150 rubļus, kas, protams, citās valstīs bija daudz augstāk novērtēts amats, tad skaidrs, ka tobrīd mums nerādīja, kas ir nodokļi. Šobrīd sabiedrībai ir tiesības zināt, tas ir vienkārši demokrātijas pamatprincips. Jā, redziet, mēs no jūsu ienākumiem atbilstoši jūsu iespējām paņemam šo naudu, bet mēs pretī liekam tādas un tādas valsts pakalpojumus. Te ir jautājums, ko es vienmēr arī runāju, lai valsts, lai sabiedrība mainītu domas par šo funkciju kā tādu, kāds paņem naudu un sniedz vēl pakalpojumiem, ir svarīgi arī parādīt to naudas izlietojumu. Un tas ir tā sabiedrības uzticība ne jau valsts ieņēmuma dienestam, bet valsts pārvaldē valstī kā tādai. Tas ir pamatnosacījums, lai mūs uztvērtu normāli un lai sabiedrība gribētu maksāt nodokļus, lai viņi redzētu, ka tiešām tā viņa nauda aiziet reāli tām lietām, kas ir nepieciešamas sabiedrībai. Paldies. Kā drīz uzskatīt? Protams. Kā vairāk drīzāk no privātā sektora pārstāv vai privātajā sektora, piemēram, vai paši klients vai arī pašā, piemēram, advokāta birojā pastāv tas minētais uzskats, ka tikai ņem naudu un tas tāda negatīvā konotācija vai manā tā kā klientu puses. Es domāju, ka varbūt ne visi klienti to tiešā veidā arī atklāja advokātam savas tās patiesās sajūtas, bet man šķiet, ka nē. Man šķiet, ka īstenībā tā situācija vismaz mūsu klientu lokā mainās. Un tā izpratne par to, ka nodokļi ir jāmaksā, protams, gan uzņēmumiem, gan privātpersonām ir. Un tā noteikti, ja ik viens var piekrist, ka nevienam vienmēr ir būt diskusija par to, cik daudz un kāpēc tik daudz, vai ne, bet es domāju,
mēs arvien retāk un retāk sastopamies ar klientu, kurš iebilst pret to, ka viņam vispār ir jāmaksā nodokļi, viņš nesaprot, kur tā nauda aiziet un kāpēc viņam tas ir jādara. Un tālāk tas jau ir darbs ar iestādi, kā klients pats var paskaidrot, kas ir tas, ko viņš dara un kāpēc viņam ir jāmaksā vairāk vai mazāk. Jā, tad tas ir process, ar ko mēs palīdzam, bet kopumā, es domāju, arī lielā mērā pateicoties šī brīža praksē, tās attiecības klientiem ar veidot daudz, es teiktu, vairāk vērstas uz sadarbību. Ja es drīkstu vēl piebilst par to klientu attiecības valsts dienestu, jo Latvijā, protams, mums ir nodokļu konsultanti, kur klienti var vērsties un vēršās. Tad tas tā ir izvēles iespēja, arī valsts dienestu principā nodrošina šo nodokļu konsultāciju sniegšanu, un lielākā daļa sabiedrības neizmanto advokātu birojas un nodokļu konsultantus kā tādus, jo viņiem ir iespēja piezīmēt valsts dienestam, kaut kāds konsultēt par tālruni vai uzrakstīt EDSA jautājumus. Tad es pēdējo mēnešu laikā bieži tiekos arī ar ārvalstu investoriem, un gan Amčams, tas ir Amerikas tirdzniecības kameras pārstāvis šeit, saka, jā, bet mēs vispār nevaram neko izdarīt ar nodokļiem, ja mums nav nodokļu konsultanti. Tas viss notiek tikai caur nodokļu konsultantiem, kas tad maksā bargu naudu. Arī ar Vācijas uzņēmēju pārstāvjiem Latvijā tiekoties, bija arī tieši tas stāsts, viņš es iegāju elektroniskās deklarēšanas sistēmā un iesniedzu savu ienākumu deklarāciju 10 minūšu laikā, jo pa vidu man bija jāuzvāk kafiju. Bet Vācijā viņš teica, turpat jau viņam arī saistības pret Vāciju, viņš saka, jā, es neizmantoju nodokļu konsultantu, viņš saka, bet man bija 2 dienas, kamēr es vēl tur sakārtoju papīrus, un tad tas bija gatavs iesniegt, man izrādi bija jāizprintē un jānes klātienē iesniegt tieši šo te. Tā kā tāda ir tāda salīdzinošie rādītāji, kā tas nodokļu konsultēšanas stāsts šobrīd ir valsts ieņēmuma dienestam, kaut gan ir valstis, kuras ir izvēlējušās, mēs nekonsultējam, mēs vienkārši paņemam nodokļus, izdomājam paši, kā to maksāt. Tad grāmatvežu nodokļu konsultanti, par ko būtu sabiedrībā vai cilvēkiem vai uzņēmumiem jāmaksā. Latvijā tas nav, tā kā tas mums ir jānovērtē. Jā. Par to, cik ātri patiesībā salīdzinot ar citām valstīm, Latvijā tomēr tās deklarācijas iespējas, savā ziņā to patīkami pārsteigts. Bet, jā, mēs tomēr sapratām, ka tomēr tā sabiedrības uztvere par vidi jau ir mainījusies vairāk uz pozitīvā pusi, cik es saprotu. Un arī tomēr tā kā var arī saprast, ka zinām vēl vairāk kaut kādā ziņā mēs jautājumās tā efektivitāte, tas attiecīgi ir paaugstinājusies, bet tad tomēr arī ņemot vērā, ka tomēr tiek virzīta šī valsts ieņēmuma dienesta arī šī lielā reforma, reorganizācija, pārstrukturizācija, kā jau viņš saukt, varbūt tomēr vairāk pajautāt. Kā jūs līdz šim raksturotu un vērtētu valsts ieņēmuma dienesta darbības efektivitāti līdz šim? Jā, pašiem sevi grūti novērtēt tā objektīvi, un tad ir dažādi pētījumi. Gan starptautiski pētījumi, bet pēdējais, kas parādījās šī mēneša sākumā, bija valsts kancelējas tieši sabiedrības uzticība valsts pārvaldes iestādēm un arī konkrētu institūciju, tā skaitā valsts ieņēmuma dienesta, kā pakalpojumu kvalitāti. Ja pakalpojumu novērtējums bija labs, tiešām viņš ir paaugstinājis, tā uzticība bija diezgan zema. Tas bija par 2023. gadu. Tā kā man prieks dzirdēt, ja kāds novērtē to pozitīvi, tad būs jautājums vēlāk, kā uzņēmēji mums veicās sadarbību mainījusies šī gada laikā. Tad kopumā sabiedrībā vērtējums par 23. gadā bija sliktāks, kā tas bija 22. gadā. Tas ir tā, lai nesklausītos, ka mēs tik rožāji neaizstāvam savu iestādi. Bet bija reorganizācija. Es vienmēr domāju, ka jebkura organizācija, tīpaši mūsdienu straujā ritmā, nevar pastāvēt, ja nemainās. Pastāvēs, kas pārmainīsies, Raina teiciens, tas attiecās uz jebkuru iestādi, organizāciju, uzņēmumu, pat cilvēku. Ja tu nemācies, tu paliec tur, kur tu esi. Un šī te galvenais valsts ieņēmuma dienesta reorganizācijas vai reformas, tas mērķis šobrīd bija nevis kaut ko atkal pamainīt, kā mēs ilgus gadus esam visu laiku kaut ko mainījušies, bet tā kardināli. Tāpēc es lietoju vārdu transformācija, kas nozīmē tiešām tādas krasas pārmaiņas, jo tā lēnām slīdēt uz leju vai stagnēt visu laiku, tad sabiedrības uzticības līmenī vai arī mūsu pakalpojumu kvalitātei nedrīkstēja. Un es esmu ilgus gadus strādājis valsts ieņēmuma dienestā, bet es vienmēr esmu cīnījusies par to, kā
mēģinājusi iekāpt uzņēmēju korpēs, mēģinājusi iekāpt jebkuru cilvēku korpēs, es saprotu to tantiņu, kura ir pārdevis savu vienīgo nekustamo īpašumu, viņa nesaprot, kur nodokļu viņai maksāt. Viņa zina, viņa pat grib samaksāt, bet viņa nesaprot, kurā sadaļā pat valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā skatīties. Jo viņa domā, ka tas varbūt iedzīvotāju ienākuma nodoklis, bet nē, tas ir kapitāla pieauguma nodoklis. Un es pat zinot, ka tas ir kapitāla pieaugums nodoklis savā mājaslapā, nevarēju atrast, kurā vietā tas ir. Es varēju, tas, protams, tas man prasīja tāds 5 minūtes. Ir jāsaprot, ka šobrīd tās 5 minūtes arī maksā naudu, jebkuram cilvēkam, jebkuram uzņēmumam. Un tādēļ tas reorganizācijas mērķis ir transformēties. Un mans uzstādījums, ka mums ir transformācija 3 virzienos. Mana prioritāte, kas ir klienta orientētība, saprast, ka ne tikai tāda vispārīga skaisto frāzi, bet izjust katru cilvēku, vai tā ir tas seniors, vai tas ir students, kuram es varu pateikt, hei, Jāni, atceries, ka tev ir jāizsniedz tev ienākuma deklarācija savādākā formā, bet Bērzinas kundze, labdien! Mēs atgādinām, ka jums ir jāiesniedz tas un tas, tad uzrunas veids ir jābūt atšķirīgs. Un ja tas ir uzņēmuma grāmatveids, tas atkal pilnīgi citu valodu, viņš zina pamatlietas, bet varbūt viņam jāskaidro kāds sarežģīts normatīva aktā skaidrojums. Tā kā transformācija klienta orientētībā, tā pilnīgi noteikti transformācija mūsu digitālajā pieejā. Mēs visu laiku kaut ko digitalizējam, automatizējam, bet ir jābūt, varbūt šodien ne tik detalizēt, bet idejas, ka mēs visu laiku realizējām valdības idejas ar to naudu, kas mums ir, bet mums jādomā otrādi, mums jādomā strateģiski, kur mēs gribam būt pēc 10 gadiem, nu labi, pēc 5 un 10 gadiem. Liekas, tas, kas mums jāizdara uz nākamo gadu. Tā kā tā digitālās transformācijas pieeja ir tāda strateģiskā viedokļa. Un trešā transformācija kā mūsu organizācijas, kā mūsu uzņēmuma izpratnē, kā mēs paši strādājam, mūsu produktivitāte, arī valsts pārvaldē jādomā par produktivitāti, cik ir laika mēs patērējam, es nezinu, vienas deklarācijas apstrādājam, ja tas kā vērts, varbūt tas jāizlaiž automātiski un jādara kaut kādas lietas, kas ir produktīvi, kas tiešām nes to pienesumu. Tā kā transformācija, 3 virzieni, klienta orientētība, digitalizācija un pašas organizācijas, un tad šī reforma, kas principā sākās jau pirms mēs nākšanas amatā, ir nodalīt spēku struktūras. Tad sākām ar to, ka nodalām funkcijas, kas nav klasiski nodokļu un muitas administrācijas funkcijas. Un tās nodalot, mēs varēsim to pirmo galveno mērķi klientu orientētību kā veicinājumu sabiedrības uzticību, jo mēs tiešām apkārtojam klientus, nevis sodam ar kriminālu likuma normām. Es piekrītu, es varbūt par to efektivitāti no savas pieredzes var pakomentēt, piemēram, par digitālo transformāciju. Zinu, tad tāda varbūt tikai tāda niecīga daļa no visa, kas vidi ir plānos, bet vēl pirms, man liekas, 2, varbūt 3 gadiem tā situācija ar jebkura dokumentu iesniegšanu bija tāda, ka ir jāpilda veidlapas. Tagad arī ir jāpilda veidlapas, bet viss notiek ar EDS. Un mums bija kaut kāds, es vairs neatceros, klienta lieta, milzīgs skaits viena veida veidlapas aizpildīšanas, un tās veidlapas ir jāņem no tādiem kā formām, un viņas bija Word file un veidlapiņas ar tabuliņām, un tur, man liekas, bija tā, ka katrs vārda burts jāraksta savā ailītē. Un es atceros, mēs pat zvanījām uz vidu un prasījām, es drīkstu samērģot tās ailītes, es rakstīšu, tā. Nē, ziniet, katrai ailīti, tomēr katrai dokumentu nevar labot, tā kā pēc kaut kāda laika mums tomēr mēs sākām paši vienkārši mērģot un pieņēma arī to, bet tagad jau viss notiek ar EDS, un visas tās veidlapas ir pārveidotas, viņas ir diezgan ērti, daudzas no viņām ir saīsinātas, viss ir saprotams, un ar to EDS notiek primārās atziņa vismaz no tāda klienta skatu punkta ar vidu, un tas, man liekas, ir pietiekami ātri un efektīvi. Par tādu pašu vida darba efektivitāti, man liekas, pēdējos gados, kas ir arī ļoti pozitīva tendence, mēs novērojam, vismaz mūsu praksē, ir bijuši vairākas lietas, kur vidi pārtrauc tiesvedību jau pēc pirmās instances. Ja mums ir bijuši agrāk kādi pieņēmumi vai, kā to nosaukt, tādi aizspriedumi, varbūt, ka vidum ir tik milzīgi resursi un strīdēsies, tāpēc, ka var strīdēties un ies līdz senātam, jo vidam ir cilvēki, kas to darīs. Bet šobrīd mēs redzam, ka tā varbūt vairs nenotiek, kaut kādas lietas,
kur ir acīm redzama, un, piemēram, tur senāka praksa, un pirmā instance jau pasaka, jā, bija lēmums bija nepareizs, un privātpersonai pie nodokļu nav jāmaksā, vai tam līdzīga situācija. Tur var personai labvēlīgs lēmums. Mums bija vairākās lietās nav gājis tālāk, par ko mēs, protams, esam ar klientiem ļoti priecīgi apmierināti, jo strīds nav ievilcies vēl uz kādiem entiem gadiem. Jā, tas es domāju, ir tikai vienīgi puses. Jā, mēs ejam līdz galam tiesvedībā tikai tad, ja ir maz judikatūra, un tad veidojot šo judikatūru, mēs tomēr pārsūdzam, lai apstrīdam šos spriedumus, lai izveidotu judikatūru ļoti konkrētās lietās. Bet jā, mēs skatāmies, vai tas ir jēgpilni, un īpaši tas ir, es nezinu, 30 eiro, tad pilnīgi noteikti mēs nestrīdēsimies tālāk. Tad nav tāda praksa, tur bezmazliet pēc katra pēdējā centa tikai, lai pierādītu savu tiesību. Tas atkal ir tas narratīvs, ka sabiedrībā ir, ka Vits ir vienojies ar tiesām, un ka tiesa strādā tikai valsts ziņām dienestam, ka labi tā, protams, nav. Jā, kādreiz bija, mēs principā, nē, Vits taču nedrīkst zaudēt tiesā, bet šobrīd mēs skatāmies tiešām to jēgpilnumu, un vai laiks tērēt arī mūsu cilvēku resursus, mums ir daudz svarīgākas lietas, un mēs, mēs uztaisam to tolerances līmeni līdz kaut kādam brīdim, kā pirmkārt ar summu arī, kur varbūt mēs nestrīdamies, bet ir kaut kāda lieta, ka, ja judikatūru mēs negribam mainīt, ja ir bijuši kaut kāda tiesas sprieduma, kur viena apgabala tiesa, teiksim, ir spriedusi vienādi un otra savādāk to ir darījusi, tad mēs tomēr ejam tālāk, lai veidot to vienotu judikatūru. Jā, situācijas dažādas, bet mēs skatāmies to jēgpilnu un pilnīgi noteikti, jo atkal laiks nav, ne tikai uzņēmējiem, bet arī valstī. Tieši tā, man liekas, tas ir tas, ko daudz neiedomājas, ka, ja skaidrs visi vienmēr runā, cik uzņēmējiem maksā tiesvedība, bet īstenībā mēs nekad nedomājam par to, cik jebkura veida, ne tikai viena, bet jebkura valsts tiesvedība maksā pašai valstī. Tas resurss, kas tiek tērēts, darbinieku laiks, materiāli, tāds kopējais laiks, cik tiek pavadīts tam procesam, ir ļoti vērtīgs. Un kopumā es ticu, ka tas maksā tikpat daudz, cik arī algot dārgus advokātus vai nezinu, ārpakalpojumu konsultantus. Līdz ar to, jā, tas ir par pašu vidu resursu optimizēšanu, es domāju. Jā, viens piemērs, es atjaunojums ilgus gadus nebija iknedēļas vadībai vienkārši. Grūti bija stādīties priekšā liela organizācija, ka nav. Es atjaunoju to, bet es teicu, ne, vai 2 stundas vai 3 stundas, es teicu, nē. Padomājiet, cik mums izmaksā viena sanāksme. Ja mēs esam visi līdz vadīgi, 11 cilvēki, un cik ir mūsu algas, un cik mums maksā stundu, vai tiešām tas ir tā vērts. Mums ir 1 stunda, reizi nedēļā, katram ir 4 minūtes izteikties, jā, es esmu paņēmis 6 minūtes, bet mēs izrēķinām to, un ja tu neproti izteikties 4 minūtēs, tad tu nepārzini to tēmu. Tā kā mēs arī pat domājam par ikdienas mūsu sanāksmēm, par to, ka tā ir nauda, un mēs esam atbildīgi par to, kā mēs to valsts naudu tērējam arī mūsu sanāksmēs. Viennozīmīgi. No tāda viedokļa, bet, protams, grūti nepiekrist, ka tomēr attiecīgi šie darbi resursi. Viens piemērs mums šodien es ieliku Twitterī, man bija tikšanās ar Nepulu. Jā, ar Ivaru Āboliņu. Mums bija stunda rezervēts laiks, mēs satikāmies 12 pāri. Mēs beidzām sarunu, jūs teicu, izlaižam visu sākumu, mēs varam atrunāt to, kas notiks pusotru gadu garumā, jo neesam vienojušies par kaut ko. Mēs 12 minūtēs pabeidzām, vienojāmies. Mums mērķis ir skaidrs, mums abiem to vajag, kas kuram ir jādara, 1, 2, 3 un 12 minūtēs. Mums ierakstīt Twitterī, kaut viss sanāksmes būtu tik konstruktīvi, produktīvas, jo, labi, tas gan nepalika laiks pusdienām, kas man šodien nebija sanācis. Bet jā, tas arī, tas laiks, nauda, ne tikai uzņēmējiem, ne tikai cilvēkiem, bet arī valsts pārvaldēm par to ļoti jādomā. Tas ir. Juristiem patiesībā, man šeit šis jautājums varētu būt īpaši interesantāk, ja arī tie, kuri kādreiz mācījušies nodokļu tiesības, vēl kāds plāno apgūt, par ietekmi uz tiesisko regulējumu attiecīgi reformas. Kāda ir šīs reformas ietekmi uz esošo tiesisko regulējumu vai uz jaunu likumu, ne tikai grozījumu esošajos? Tātad šobrīd ministru kabinets gaida likuma paketi, kas dēļ vidu reformas. Tātad ir principā nodokļu muitas policijas izdarīšana kā atsevišķa iestāde, līdz šim tā ir vidas sastāvdaļa un iekšējās drošības pārvaldes atsevišķa funkcija nodošana knabam. Lai it kā viena iestāde izdalītu no otras, visi brīnījās, bet jāgroza 6 likumi. Tas ir tikai pamats, jo vēl ir rindā 32 ministru kabineta noteikumi.
Un tas izklausās diezgan sarežģīti, un tas ir sarežģīti, jo, un tad arī man ar ministru bija diskusija, viņš teica, es domāju, ka izdalīt iestādi to izdarīt 3 mēnešu laikā, tas ir vienkārši. Bet tad mēs redzam to, jāatzīst, principā birokratizācijas pakāpi zināmā mērā. Protams, tiesiskā valstī šie likumi ir vajadzīgi, jo tas ir tikai likums par valsts ziņā dienas pilnīgi jauns, tas ir nodokļu muitas policijas likums, kas būtu loģiski, bet vēl ir krimināla procesa likums, vēl ir krimināla likums, vēl ir ieroču kaut kādas. Kopumā 6 likumi ir jāgroza, bet ietekme sabiedrībai uzņēmumiem principā nebūs nekāda, jo, kā es teicu, nodokļu muitas policija nodarbojas un principā viņa ir tiesība aizsardzības iestāde, viņa ir iestādē šobrīd. Un tiesība aizsardzības iestāde, es arī šobrīd vadot šo nodokļu muitas policiju, kā vidu struktūru vienību, principā es nejaucos nevienā krimināla procesā, neinteresējos. Es esmu atbildīga par to, lai šiem cilvēkiem maksātu algas, lai viņiem būtu telpas, kur strādāt, un visādas citas sociālās garantijas. Es vairāk esmu kā menedžers kaut kādam vienkārši darbinieku kolektīvam, bet to, kas tur notiek, par to principā ir atbildīgs konkrētais procesa virzītājs, kas ir izmeklētājs, un prokuratūra, kas uzrauga konkrēto kriminālu procesu. Tā kā sabiedrība nejutīs arī pat tie sabiedrības locekļi, kas vajadzēja šī krimināla likuma kāda manta vai kāda izmeklēšanas procedūras, pat tie nejutīs kaut kādu izmaiņu vai ietekmi uz attieksmi ar valsts ziņā dienas vai nodokļu muitas policiju, ja tā būs atsevišķa iestāde. 6 likumi, 300 kā noteikums viena iestāde. Jā, un vēl bija viena no idejām bija rebrandingot valsts ziņā dienas, ko es iestājos, jo es teicu, ka kamēr nav mainījusies būtība, kamēr mēs neesam kļuvuši efektīvāki, mazāki, kompaktāki, tas būtu tāpat kā Vivija vilciens vai Rīgas attiksme, ka nav jēgas, bet ja mēs mainītu nosaukumu valsts ziņā dienestam, uz nodokļu muitas administrāciju, tad tas prasītu vēl ļoti daudz likums par ministru kabinetu noteikumiem. Tie būtu 100, kur būtu jāmaina šie noteikumi. Es nezinu, var likumā vai ielikt iekšā valsts ziņā dienas, un tur parādītos ārkārtīgi daudz normatīvi akti, ko valsts ziņā dienas tiek nosaukts. Tā kā tas būtu vēl trakāk. Iespējams, ka mēs to darīsim, tas varbūt būs pēc 3-4 gadiem, kad tiešām mēs kļūsim tādi kā citās valstīs, tikai nodokļu muitas administrācijas funkcijas, tad varbūt jā, ka mēs varētu nosaukties par nodokļu muitas administrāciju, bet šobrīd paliks valsts ziņā dienas. Un viens no argumentiem ir tieši šis likumu skaits un normatīvu aktu skaits, kas būtu jāgroza nosaukumu maiņas gadījumā. Protams, tas jau skaidrs, ka tādai iestādē, kura varbūt aptver visiem viena no lielākajām valsts pārvaldes jomām attiecīgi nodokļu administrēšanu, šobrīd vēl arī represīvās funkcijas, tad noteikti būs ļoti ilgs laiks, kaut vai šī brīža, protams, ietvaros arī. Bet līdz ar to arī jautājums, cik ilgu laiku šobrīd izskatās, ka varētu aiziet šī reforma ieviešana, jo cik es saprotu, šobrīd ir attiecīgi jau pieņems tas informatīvais ziņojums un kāda ir tālākā virzība. Tad informatīvais ziņojums ir pieņemts februāra sākumā, pirms mainījās ģenerāldirektors, ka es jau atnācu ar šo politisko lēmumu, ka iestāde ir jānodala. Nodokļu muitas policija, kā atsevišķa iestāde, sāk savu darbību 26. gada 1. janvārī, kā vēl pusotrs gads valsts ziņā dienas sastāvā šī iestāde būs. Iekšējās drošības pārvaldes izmeklēšanas un operatīvās funkcijas uz KNABu pāriet gadu ātrāk, tātad no 25. gada 1. janvāra, jo KNABu likums un KNABu funkcijas jau šobrīd paredz veikt šādas darbības, un līdz ar to likuma grozījumu attiecībā uz šo funkciju pārņemšanu principā nav jāveic. Ir vienīgais, kas skar valsts ziņā dienas likumu, jo mums struktūra šobrīd ir valsts ziņā dienas likumā noteikts, kādas pārvaldes ir valsts ziņā dienas sastāvā. Tad citu jaunais likuma projekts, ja esošais likums ir uz 33 lapām, tā ir kāds kādreiz izskrintē, tad jaunais likuma projekts ir uz 6,5 lapām. Tas arī parāda to, ka mēs ļoti daudz lietas, kas tur ir liekas, kas varbūt nav pat vajadzīgs likuma līmenī noteikti, ka mēs to ņemam ārā uz valsts ziņā dienas nolikumā, piemēram, šī struktūra, mēs ņemam ārā par formu stērpiem, piemēram, muitniekiem, kas šobrīd likumā. Tur ir ļoti daudz tādas vēsturiski saglabājušās normas, kuras nav nepieciešams, un mēs arī atradām virkni normu, kuras dublējās citiem likumiem, piemēram, nodokļu likumu par nodokļiem un nodevām, kas arī, protams, tiek grozīts. Bet tā
reformas gaita ir tāda, ka šobrīd 6 likumu pakete ir izgājusi starp institūciju saskaņošanu TAP, tiesību aktu portālā. Publiska apspriešana bija pirms tam. Esam saņēmuši arī iebildumus arī no uzņēmēju organizācijām, kuri uzdod vienkārši jautājumu, kāpēc zem Finanšu ministrijas un nevis iekšlietu ministrijas pakļautībā šī tiesība aizsardzības iestāde, kā nodokļu muitas policija. Nu, un tad jūnijā šīm likuma paketē jāiet uz ministru kabinetu, kur tad būs šis ministru kabineta lēmums virzīt uz Saeimu, un tad ies klasiskais 3 lasījumu gājums Saeimas komisijās un Saeimas plenārsēdē šie balsojumi, jo steidzamība netiek uzlikta, tīpaši tāpēc, ka likums stājas spēkā 28. gada 1. janvārī. Tā kā šīs es pieļauju, ka šī likuma pakete tiks pieņemta drīzāk rudenes sesijā, kad Saeimā tiesības izklāsās pirmdienā. Bet, nu jā, tad likums stāsies spēkā 28. gada 1. janvārī. Ja drīkst jautāt, kāpēc ir zem Finanšu ministrijas un nodokļu muitas policija nevis iekšlietu? Šis ir ārkārtīgi labs jautājums, un es no tā baidījos. Jo, nu, teikšu, diplomātisks tas vienkārši politiskais lēmums. Faktiski, nevienam nesakiet, ka mēs sākam publiski, ir tā, ka viens no variantiem, kas man šķist loģiskāks, ir, ka tas tiešām būtu iekšlietu resora padotības iestāde, līdzīgi kā tas ir valsts policijā ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde vai organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde, tad finanšu nodokļu muitas policija arī būtu tie paši jautājumi. Tad laikā tika izpētīts ļoti daudzu valstu, tā skaitā Eiropas un arī Gruzijas piemērs, ka nodokļu muitas policija nekad nav ārpus finanšu resora. Un tieši tāpēc, ka tiek skatīti nodokļu jautājumi un muitas jautājumi, kas ir zem finanšu ministra, tāpēc tas ir nodokļu muitas policija. Bet par iekšlietu sektoru tur ir gluži praktiskais jautājums. Tas ir saistīts arī ar izdienas pensijām, piemēram, jo valsts policijai un robežsardzei ir izdienas pensijas, nodokļu muitas policijai nav. Un tad, ja ieliktu šī resorā, ienāktos arī šiem izmeklētājiem un operatīviem darbiniekiem izdienas pensijas. Tas ir kā viens no argumentiem, kāpēc ne, un šobrīd valsts to nevar atļauties. Tā kā, ir dažādi tādi jautājumi, bet galvenais, protams, un oficiālais ir par to, ka nodokļu muitas noziegumi arī ir jāskatā finanšu resorā, kas nav tik slikti, bet mans personīgais viedoklis ir tāds, ka, ja tas ir zem finanšu ministrijas, tad nav, kā es iepriekš stāstīju, ka man kā vadītāji šobrīd nav iespēja ietekmēt nekāda veida tur procesus vai kaut ko vadīt. Līdzīgi arī būs finanšu ministrijas, visticamāk, sekretāri, tā kā padotībā caur finanšu ministrs, caur valsts sekretāru, tā kā uzraudzīšu iestādi, tas būs līdzīgi. Tā kā pēc būtības nav nozīmes, kur tad šis atrodās, bet te galvenais mērķis ir tiešām radīt valsts ieņēmumu dienestu kā tieša nodokļu muitas procedūru administrējošā iestāde, lai nodalītu visas tās liekās funkcijas. Un kopumā šī vidu reforma ir pirmais solis vidu pārmaiņām uz efektīvu nodokļu muitas administrāciju, nodalot pirms represīvās funkcijas, bet tad mums ir vēl vesela virkne neraksturīgo funkciju, kas būs tā kā, nospēkt otrais solis vidu reorganizācijā, lai mēs tiešām kļūtu par tādu kompaktu iestādi, kas nodarbojas tikai vienīgi nodokļu muitas administrēšanas jautājumiem. Es domāju, ka mēs esam uzklausījuši ļoti daudz gan iespējams par tos galvenos virzienus, kuros šī reforma ies, kāda ir apmēram šis juridiskais sloks, kāda ir arī iemesli. Varbūt jau kāds skatās no privātā sektora puses un arī tā personīgā skatību, kā vērtē šo plānoto reformu. Es domāju, tie mērķi ir skaidri un saprotami. Noteikti nodokļu maksātājiem tikai vieglāk, ja viņš skaidri saprot, kas ir vai turpmāk būs tās vidu funkcijas un ko nosacīti dara policija un ko dara vidu, ka tas nav vienā personā. Tur gan tas, kas tevi konsultē, gan tas, kas tevi izmeklē. Bet kā jau ģenerāldirektors kundze minēja,
parastam, ja ierīdas uzņēmējiem, nekas nemainīsies. Ja viņš gribēs konsultāciju, viņš zvanīs uz viņu, viņš dabūs konsultāciju. Ja viņam būs nepatikšanas, tad, labi, tā nebūs vidas struktūra, kas viņu izmeklēs, tā būs cita struktūra, bet rezultāts paliks. Līdz ar to, man šķiet, ka šis ir tāds vidi iekšējs jautājums. Ja iestāde uzskata, ka tā ir ātrāk, efektīvāk, labāk, tad, protams, liederīgums ir prevalē šajā gadījumā. Kā jūs vērtējat nodokļu reformas iegūmus iespējamos iedzīvotājiem pamat? Nodokļu reformas vai vidu reformas? Atsainījums vidu reformas, bet nodokļu reforma kādēļ varbūt citreiz. Es absolūti piekrītu, cilvēku to nejūtīs. Un vispār kopumā es esmu diezgan samulsis pēdējo 3 mēnešu laikā par tādu uzmanību, jo pēc būtības normālā valstī nebūtu sabiedrībai jāzina, kas ir vidu ģenerāldirektors. Nebūtu jāpazīst. Jo mans mērķis arī, ka pēc 5 gadiem neviens pat nezinātu, kur atrodas vids, ka mēs ejam EDSā izpildot savas saistības, mums ir mobila aplikācija, kur tomēr var iesniegt attaisnotas izdevumus, vai vispār mēs pat nesniedzam tempus, mums to visu izdara iestādes, kas sniedz šo pakalpojumu. Sabiedrībai nav jāzina, kas ir, kur atrodas vids, jo to visu var izdarīt attālināta digitāla pakalpojuma ceļā. Un tā ažiotāža ap vidu ģenerāldirektoru konkursiem vai kuriem skandāliem, tur nevajadzētu būt. Mums būtu jābūt vienkārši iestādēm, kas sniedz tos pakalpojumus, lai cilvēkiem būtu vieglāk izpildīt tās saistības, lai varētu dzīvot un strādāt šajā valstī. Tad es pareizi saprotu, ka tāds iespējams galvenais ieguvums kopējai valstī būtu tas, ka valsts ieņēmuma dienas sabiedrībā kļūtu tāda mazāk manāma skandaloza iestāde, nodalot tās skandalozās funkcijas no tās nostātiecīgi, kas ir saistīts ar kriminālu lietām, kur arī pārsvarā mēs šeit būtiskā telpā tieši parādās tie lielā kukuļdošanas gadījumi, tāds pēc pareizā. Tieši tā, tas arī tas reputācijas risks, pirmkārt, jā, ka mēs nevis galvenokārt sodam, kur sabiedrības sadzirdot, par to skaļāk runā, bet es vienkārši tas nemanāmais palīgs vai partneris cilvēkiem nodokļu nomaksā. Un, jā, diemžēl tie skandāli lielākoties nāca arī no šīs iestādes. Es ceru, ka vairāk tas neatkārtosies, kaut gan galvot, protams, nevaru, jo iestāde ir liela, kopumā 3,4 darbinieku un pilnībā garantē par to, ka visi ir godprātīgi. Es vienmēr saku, valsts ieņēmuma dienas tāds mazs Latvijas modelis, kur mēs nevaram pateikt, ka Latvijā nav neviena zagļa, vai gluži otrādi, visi ir zagļi, jo mums cietumi ir liela. Mēs to nevaram teikt, mēs nevaram to asociēt ar sabiedrību, tāpēc man nevisai patīkam, kā vidu darbiniekam ir par to, ka saka, jūs tur visi esat kukuļņēmēji. Jā, mums tāda gadījuma bijuši, jā, mēs nekam atbrīvojamies, bet tāda ir Latvijas sabiedrība un tāds ir arī valsts ieņēmuma dienas. Un tas viens cilvēks, kas ir izdarījis kādu pārkāpumu, to pārkāpumu nedrīkst attiecināt uz visiem pārējiem, jo man absolūti lielākā daļa kolēģi ir tiešām augstu profesionāļi. Es vienkārši apbrīnoju to, ko viņi dara, un visu cieņu es gribētu arī pēc 5 gadiem, kas ir visticamāk atstājuši šo amatu, būtu priekš un lepnums mūsu darbiniekiem. Teikt, jā, es strādāju valsts ieņēmuma dienestā un studenti pie mums rautos strādāt. Tā kā, jā. Es varbūt papildināšu, tas no citas skatu punkta, piemēram, mēs kā uzņēmumu pārstāvi ceram, ka arī vidi neskatās uz visiem, kā jūs visi esat nodokļu nemaksātāji. Man liekas, tā arī ir kaut kāda vīzija, ko vidi varbūt mēģina mainīt savā domāšanā, jo mēs palīdzam tiem uzņēmējiem, nevis mēs viņus kaut kā jau a priori uzskatām, ka tur viss ir slikti. Lai gan par to arī, es arī šodien domāju par to vidu reformu un tām represīvajām funkcijām, vai to uztveri par vidu kā represīvu iestādi. Un tur, man liekas, būtiski ir neaizmirst, ka administratīvie procesi un administratīvās funkcijas vai nodokļu kontrolas jau paliek. Līdz ar to nav tā, ka vidi neizmeklēs savās kompetenču jomās, ka nebūs uzrēķini, nebūs sodnaudas, nopelnu naudas. Tas viss paliek un par to jau tas sarūktinājums vai dažiem kaut kāds aizskaitinājums nodokļu maksātājiem noteikti būs. Un nebūs tā, ka to struktūru nodala un visu uzreiz, jā, vidi iestādi, kas man tikai konsultē, vai ne? Tā tas arī reāli nevar būt. Bet ko mēs
redzam no savas puses, ir situācijās, kur pats nodokļu maksātājs ļoti skaidri saprot, kas ir viņa biznes, viņš to var parādīt un izskaidrot. Tad mums ir arī situācijas, kur nemaz strīds nenonāk tiesā. Mums ģenerāldirektore gan iepriekšējā ir atcēlus vairākus lēmumus. Līdz ar to mēs redzam to, ja mēs spējam izskaidrot to patieso kādu problēmu jautājumu, tad vidi klausās, kas arī, man liekas, ir apsveicami. Tas ir ļoti labi, bet es arī, pirmajās dienās, man liekas, ka tā jau samatās, pirmais, ko es pateicu, absolūti lielākā daļa Latvijas sabiedrības un Latvijas uzņēmēju godprātīgi. Un viņi tiešām, pat ja viņi kaut ko izdara ne tā, tad visticamāk, tas ir aiz kļūdas vai nesaprašanas, jo mūsu nodokļu likumdošana pietiekami sarežģīta. Tas, ko es gribu mainīt, ir tieši tā uztvere arī par tiem nodokļu auditiem, kaut vai nodokļu kontrolas pasākumiem. Un es to vienmēr mēģinu pateikt, ka arī šie pasākumi ir nevis, lai kādu sodītu, bet tas ir dēļ tā, lai tie, kas nedara šos pārkāpumus, justu, ka viņiem ir godīga konkurence, ka valsts viņām dienas palīdz attīrīt to vidi, lai godīgiem maksātājiem, kas ir absolūtais vairums, būtu vieglāk strādāt. Jo, ja viens nemaksā nodokļus, viņš var turēt zemākas cenas, kaut vai, es nezinu, kafejnīcām blakus, kaimiņš, kurš godīgi maksā nodokļus, viņš no tā cieš. Tā kā tas ir tas, es nezinu, meža sanitāra dzeņu stāsts. Mēs izņemam tos tārpumus un tās arī uzņēmēja darbības vidas, lai pārējiem būtu vieglāk strādāt. Varbūt tas arī mainīsies, ja noņems arī tās smagākās funkcijas nost, kas arī varbūt tomēr redz to kopējo priekšstatu, un tad varbūt arī tās pārējās funkcijas varbūt tādu mazāk kaļīgi. Bet atkal tā ir vienkārši uztveres psiholoģija un kā mēs runājam ar sabiedrību. Un iepriekšējā ģenerāldirektorā vienreiz izdarīju šo kļūdu, pasakot, tikai cik par procentu ir godīgie maksātāji. Tas ir pilnīgi, tas bija fakts, bet ne tādā veidā pasniedzot sabiedrības reiz akadējas vids par mums domā slikti. Nē, mēs gluži otrādi, mēs tiešām domājam, absolūti lielākā daļa ir godīgi uzņēmēji, un mēs uz to strādājam. Un citu reitingu sistēmu, kas ir šogad palaista tā kā gaisā, to parāda, jo pirms tam bija balto saraksts, kas bija padziļinātā sadarbības programma, kur bija 5000 uzņēmumu. Mēs varam teikt, ka tikai 5000 godprātīgi. Šobrīd A reitingā var tikt, kas ir tāds visgaišākais uzņēmuma saraksts, ir 24,000 uzņēmumu. Tas ir, ka tiešām tu visu pildu kārtīgi. Un pat B segments, kas ir arī tāds šopadnokļu deklarācijas vai kaut kāda nodokļu parāda, vai tur vidējā tur ir zemāka zem nozares, kas, protams, mums rādās kā riski, viņi arī ir pietiekami daudz uzņēmumu. Tā kā tie pavisam slikti ir tiešām. Mēs parādām ar šo reitingu sistēmu arī, ka mēs jūs skatāmies daudz labāk, un mēs mēģinām jūs netraucēt tieši otrādi palīdzēt. Jā. Skaidrs, ka varbūt, ka tomēr, skaidrs, ka šī reforma ir vērsta tomēr uz tādu kopējo vidu, tēlu uzlabošanu, bet, protams, ir jau, arī vairākas vēl citas lietas, kuras varbūt arī nākotnē vajadzēs mainīt, un jūs arī vienkārši minējāt, tā zināmu rebrandingu varbūt kaut kad nākotnē, tad varbūt neskaitot jau aplūkotās izmaiņas, kā vēl jūs varētu uzlabot valsts iedzīvotāju darbības, digitalizāciju, reorganizāciju un klientu orientētību. Tas ir efektivitāte, un kā lai paaugstināt. Kā valsts parasti salīdzina, cik nodokļu administrācija ir efektīva? Tas ir patērētais laiks, nodokļu saistību izpildēt. Tas ir, cik uzņēmumam stundas paiet, lai aizpildītu visas tās deklarācijas, kā Sāna Gabriela minēja, tabojot katru vārdu. Samazinot šo laiku, mēs samazinām tikai uzņēmējumu laiku, bet arī mēs savu laiku patērēt, ar mūsu efektivitāti. Un šobrīd jau es vadīju pirms šī amata nodokļu pārvaldi, un mēs gājam cauri visiem tiem resursu ietilpīgākajiem procesiem un skatāmies, cik tu patērē, es nezinu, konkrētās lēmumu gatavošanu. Ja tu gatavo to lēmumu stundu, tad tas izmaksā valstī tik un tik, un vēl pēc tam parakstu priekšnieks un vēl priekšnieks ir dot. Un tad saskaitot to kopā, cik mēs valsts iztērējam naudā sagatavošanu vienu lēmumu, un ja viņa lēmumā ir 4,06 €, tad ir skaidrs, ka tas lēmums nav jāgatavo. Un tāpēc mēs šo tolerances līmeni skatāmies zem, kuras summas, piemēram, nav jāiekstērēt laiku, vai nodokļu
parādu piedzina, kas pat varbūt būtu vieglāks pasākums, mums arī nav tik daudz darbinieku, lai mēs tur skrietu pakaļ 57 eiro. Mēs vienkārši skatāmies tās lietas, tolerējam to kaut kādu saistību neizpildi, zem kuras, nav tā efektivitāte. Iztērētais laiks, kas arī ir nauda valsts pusē, vai tas ir tā vērts tam produktam, ko mēs redzam. Tātad mēs kļūsim efektīvāki, bet kā to izdarīt? Viens ir novērtēt katru šo procesu, otrs ir paskatīties, lai šis te kopējais novērtējums, jo parasti vērtē bija darbinieku skaits, tur izgalvot ar to kopējo, ko mēs iekasējam. Šobrīd mēs 1 eiro iekasējam par 10 centiem, kas ir maz īstenībā. Citās valstīs, protams, ir mazāk, Skandināvijā tie varbūt 3-4 centi. 3-4 centi, mēs to iztērējam 10 centus par 1 eiro, bet, piemēram, pašvaldības iekasētu nekustamā īpašuma nodokli tērē 40 centus, par 1 eiro. Tā kā, protams, salīdzināmās rādītāji, vienmēr, protams, rodās kaut ko salīdzina. Bet mums ļoti daudz darbspējīgās funkcijas. Valsts amatpersonu deklarācijas, kas attiecās principā uz vairāk korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja virzienā. Mums ir nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas, novēršanas pārvalde, kas notikos principā ar tādām naudas atmazgāšanas lietām vienkārši runājot. Un to funkciju šobrīd diezgan pamatoti pārņēmušas ir finanšu izlūkošanas dienests, kur es redzētu, ka šī pārvalde, kas mums vesela pārvalde tur 50 cilvēkiem, viņiem arī nebūtu jābūt valsts dienestā. Tad ir vēl vesela virkne, piemēram, maksājam ceļu nodokli CSDD, bet ja kāds invalīds un pienākās atvieglojums, viņiem jāvēršās valsts dienestā, lai mēs atmaksātu. Tad viena iestāde administrē nodokli, mēs atmaksājam. Bet šīs lietas, kas ir sadrumslotas ļoti daudz nodokļu valsts dienestam, tās atdod vēl atpakaļ pie tām iestādēm, kuras pienāktos, mēs kļūtu mazāk. Mēs cilvēku ziņā valsts dienestā, mēs kļūsim mazāk arī, ja mēs vairāk procesus automatizēsim un digitalizēsim. Šīs pašas deklarācijas, ja jūs ievadat atsūtat mums papīrā, tad mums tas ir jāievada roku. Tagad tas viss notiek EDS-ā, mums nav pretī jābūt cilvēkam, tas ir automātiski sistēma to atpazīst. Bet ja mēs vēl kaut kādus procesus un ļoti daudz tādu ir, kur mēs varam automatizēt šīs lietas, tad mums būs vajadzīgi mazāk cilvēku. Un jo mazāk cilvēku, jo mēs kļūsim efektīvāki arī šo 1 eiro iekasēšanas ziņā. Tā kā tās ir tas mērķis, lai mēs kļūtu kompakti. Mums vienmēr salīdzina ar Igauniju. Igaunijā 1200 cilvēku valsts dienestā, bet viņiem nav šīs liekās funkcijas, kas šobrīd ir. Ja mēs salīdzinamies ar Lietuvu, ko es vienmēr žurnālistiem saku, bet Lietuvā ir 3 iestādes, kas dara valsts dienesta funkcijas, un tur kopējais cilvēks skaits tur 5000. Jā, viņi ir lielāka valsts, bet tās viņiem ir muita atsevišķi, nodokļu inspekcija atsevišķi un vēl ir finanšu policija atsevišķi. Ja? Tā kā tās lietas es nesaku, ka mēs būsim tā kā Igaunijā 1200 cilvēku, noteikti ne, bet būtisks darbinieku skaita samazinājums ir nepieciešams, bet tas ir iespējams pie situācijas, ja mums ir automatizācija, ja mums nav digitalizācijai, un ja mēs varam atbrīvoties no šīm neraksturīgām funkcijām. Tad mēs tiešām kļūsim vēl uzticamāki sabiedrībai, jo sabiedrība redzēs, jā, jums tur nav tik daudz liekai žarmīgi, kā dažkārt saka, ja? Kaut gan mēs tiešām, ja tā man uzreiz pateiktu, kad sarām 10% kaut vai es nezinu, kur atbrīvot, jo šobrīd ļoti daudz, visi ir noslogoti. Tāpēc jāvērtē tas efektivitāti un jāpasaka, cik daudz tērē vienai deklarācijas izpētē, piemēram. Varbūt ir ko papildināt, kas... Man tā diskusija par tiem cipariem un cik mēs iekasējam, ka tālāk atgādināja par vienu un citu iestādi arī ar tiem pašiem burtiem abrīvlietūrā DVI. Viņiem pēc tā, kad sākās regulas piemērošana, mēs zinām, ka tie milzīgie sodi, vai ne? Un tur bija situācija, ka valsts budžetā jau bija ieplānot ieņēmumi no sodiem, cik tad DVI būs uzlikts un iekasēs tos miljonu sodus. Un nekas tāds, protams, nav noticis un joprojām nenotiek, jo DVI arī piemēro to konsultējumus pirms un īstenībā ir vērsts uz konsultējumu, tāpat kā bija vairumā gadījumu. Līdz ar to, man šķiet, mums vajadzētu kaut kā abstrahēties no tās domas, cik mēs jau a priori vai primāri mēs gribam iekasēt, bet jau palīdzēt tam nodokļu maksātājiem, tam uzņēmumam vienkārši orientēties tajā jomā un strādāt, tā, lai būtu tiesiski taisnīgi un pareizi.
sāk vēl vienkārši domā, ko vēl pieminēt, bet varbūt to mēs varētu pajautāt šobrīd, ņemot varbūt nedaudz attālinātos no vidu reformas, kādi ir līdz šim bijuši lielākie izaicinājumi valsts ieņēmuma darbībā vai arī sadarbībā tieši ar valsts ieņēmuma dienestu. Varbūt tomēr, ja mēs kaut ko pievērt kā šo reformu, kāds tomēr nākotnē mēģinās. Izaicinājumi, vērtējot tieši no šīs reformas skatu punkta, man šķiet tāds, un tātad runājot par kriminālu procesiem, es domāju, viens tāds, varbūt, problēma jautājums, kas mums ir izkristalizējies, ir tas, ka krimināla procesos tātad ir procesu virzītājs, kas virza šo procesu, viss notiek virstruktūrā. Ja? Procesu virzītājs virza procesu, procesu virzītājs lūdz struktūru vienībai, kas konkrēto nodokli administrē, sagatavot nodokļu aprēķinu. Nodokļu aprēķins tiek izmantots par pamatu apsūdzībai un tātad nodokļu aprēķinu veicējiem tiek iedot visu kriminālos materiālu, viņš tur gatavo ļoti palīdz izmeklētājiem. Un krimināla procesa gaitā vid pārstāvot valsti ir arī cietušais. Un skaidrs, ka ir krimināla izmeklēšanas noslēpums un tā tālāk, bet no ārpuses raugoties, varbūt tādam objektīvam vai varbūt mazāk zinošam cilvēkam var rasties jautājumi, kā tas tā, ka viena un tā pati persona nosacīta ir tik dažādās lomās, tipisks cietušais varbūt netiktu pie tādas ciešas sadarbības ar procesu virzītājiem. Mēs, protams, saprotam, kā juristi vai ne, ka tā tas nenotiek, bet varbūt kaut kāda tā ilūzija var rasties. Un domāju, šis ir tas, ko tā sadalīšana arī palīdzēs, kaut kā nodalīt tos spēlētājus, tās lomas, un tiešām izvairīties no kādiem pārmetumiem vai pat domāt par pārmetumiem. No tādas nodokļu administrēšanas jau viedokļa, atkal jau es šodien esmu tikai labiem piemēriem, lai kāds noskaņoties. Bet mums bija arī situācija, kur bija strīds par transversālām politikām, un galvenais stūrakmens bija par to, ka par piemēroto sodu. Var sakot, nodokļu maksātājs jau atzīst, jā, mēs kļūdījāmies, bet, sods. Un mūsu galvenais arguments bija, ka bet viņi nav izstrādājis vadlīnijas tam, kā ir jāpiemēro sodi. Un bija tā vietā, lai turpinātu strīdu, atkal jau mums bija labvēlīgs pirmās instances spriedums, un bija šo spriedumu nepārslūdz, un pēc mēneša vai uz otru ir vadlīnijas. Un mums, kā pārstāvjiem, tas ir ne tikai prieks, bet par klientu lietu, bet arī super liederīgs kaut kāds materiāls priekšdienā. Jo tagad, jebkuram klientam mēs varam jau arī stāstīt par to, kādas var būt tās potenciālās sakas, vai kā mēs rēķinam to potenciālo pārkāpumu smagumu. Un tad pēdējais, man liekas, to es jau bišķi pieskārot, pašam nodokļu maksātājiem jau sākotnēji ir jāsakārto savas lietas. Ja viņam būs haoss, nav jābrīnās, ka arī vidi neko nesapratīs. Bet jo labāk spēj izskaidrot to strīdu būtību, jo lielāks izredzes ir, ka puses sapratīsies. Paldies, man prieks dzirdēt šos reālos piemērus, un es izmantošu to par argumentu to pirmo piemēru, ka vids kā cietušais, vidi pārstāvot valsti ir kā valsts kā cietušais, un krimināla procesa virzītājs ir arī vidi darbinieks, kas nodokļu muitas policijā. Tas ir viens ļoti labs arguments, kāpēc šīs iestādes ir jānodala. Un otrs piemērs arī, tas parāda to, ka valsts ieņēmuma dienests, es domāju, ka jums jābūt gandarījumam, ka jūs ieteikums par vadlīniju izstrādi, vids to arī realizē, bet tas vienmēr arī tiekoties ar uzņēmēju organizācijām jautā, jūs sakat, jums to jau birokrātija. Kas tieši jums pietrūks? Ejam soļiem un daram to. Tā kā, tas vispārējie tie narratīvi ir jāmaina, bet mēs to varam mainīt, ja uzņēmēji saka konkrētas lietas, un tad mēs tam attiek to izdarām. Mums nav, vismaz man personīgi nekad nav kauns atzīt vainu, ja es tiešām kaut kur esmu kļūdījusies, es labāk pasaku, es tagad zinu, kā labāk darīt, un es to izdaru, jo tad tas ir tāds apusēji, savstarpēji atbalsts viens otram, jo tas mans galvenais uzstādījums un mērķis, lai valsts ieņēmuma dienests ir tiešām, kā ilgus gadus mums bija nodokļu maksātāji.
mēs administrējam nodokļus, nodokļu maksātāji. Tad šobrīd mums vide saskarē ar cilvēkiem vai uzņēmējiem, jūs esat mūsu klienti, bet pēc būtības mēs varam būt partneri, jo klients ir īstenībā tādā digitalizācijas pakāpē pats zina, ko darīt, kā darīt, bet mēs esam partneri, atbalstot kaut kādas konsultants, kaut kādās sarežģītās lietās, mēs palīdzam, nezinu, tehniskiem jautājumiem, kaut kur nevar iesniegt EDS vai kaut kas samīdzīgs. Mēs esam partners un partneri var būt tikai tad, ja šī apusējā sadarbība, ka uzņēmums varbūt nevis iet uz tiesu, bet pirms tam nāk un runā ar vidu. Un šobrīd arī uzņēmēju organizācijas manas stājoties amatā izvirzīta kā nosacījumu nodokļu ombudu, tādu izveidot kaut kādu tā kā institūciju, kur varētu šos strīdus veidot. Bet arī tas ļoti interesanti, jo viņi prasīja tādu institūciju, kad mēs piedāvājam vairākas versijas par dažādām valstīm. Bet Latvija ir maza valsts un atrodiet kaut vienu nodokļu konsultantu, kurš ir neatkarīgs. Tas nav iespējams, bet Portugālē arī tādu neatrada. Tad mēs piedāvājam dažādu veidu, cita veida formātus, un kur beigās uzņēmēji teica, bet mums tomēr to vairs nevajag. Kāpēc? Mums ir dialogs ar valsts dienestu. Izrādās viņiem vienkārši iztrūcis tā iespēja sarunāt. Un šobrīd man ar lielajām uzņēmēju organizācijām, LTRK, LDDK, Finanšu nozares asociāciju un FICILU, ir ikmēneša tikšanās. Mēs katru mēnesi tikamies, pirmās reizes bija klātienē, tagad mēs netērējot laiku stundu online reizi mēnesī, un arī piesakām jau kādus jautājumus un izzinājām, un izrādās tas dialogs vienkārši sarunai ir aizstāja to prasību iestrādāt likumā normu par kaut kādu nodokļu ombudu. Un šī saruna saka, ka tā partnerība, tas ir tas svarīgākais, ko mums jāapzinās, un īstenībā tad vids arī kļūst par šo partneri, un sabiedrība neinteresēsies par to, kas ir viņa ģenerāldirektors, un tas viss būs tā ļoti harmoniski notiks. Tas man sapnis, īstenībā to Armiņu Sauka vienā kaut kādā televīzijas raidījumā pateica, kāpēc vispār jāzina, kur atrodas vids, un es to ļoti paņēmu šo ideju, un es ar to eju, jo, jā, tas būtu ļoti, ļoti patīkami. Jo kurš šobrīd zina, kas ir, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vadītājs? Bet asiņā ģenerāldirektori tomēr zina, tas ir tas jautājums, priekš kā, nevajag. Bet tas ir jāizdara mums, šis aizdevums mums vidam ir jāmainās, lai tā nebūtu tā interese, un mums zināts neapazīt. Tad arī tomēr tāds nedaudz sautīgs piesitiens tomēr tam visam. Jā, tas man liekas grūtākais izaicinājums. Man šīs 3 mēnešos, jo es esmu kopumā tāda ļoti kautrīga, man nepatīk būt publiskā uzstāšanās, un arī nākot šajiems nedaudz, mums kaut gadīgi būtu bijis jāpierod, bet nē, es gribu vienkārši darīt savu darbu, darīt labu jums visiem. Un tas tāds pat izklausās varbūt patasīgi, bet tas tiešām tā ir, un ja katrs dara savu darbu, mums nav jāzina par to, kas ir pretī. Un prieks arī par sociālajos tīklos komentāri. Es piezīmēju uz Rītu, tur tik fantastisks konsultants, es nezinu, kā viņi sauc, bet viņi pat nav svarīgi. Ir Rīta konsultants, tāds mistiskais tēls, kas vienkārši man palīdz, un tas jau ir jauki, jo tad atkal par visu valsts dienas domās kā par to jauko konsultantu, nevis par to nodokļu. Viens policists, kas ir tā ko korektīvi paņēmis kopā. Es sapratu, ka man laikam ir beigušies pārsvarā visi sagatavotie jautājumi, tāpēc es varbūt uzdošu tādu vienu noslēdzošo, varbūt oficiālo diskusijas daļu, pēc tam es nezinu, vai es paredzētu plānots arī no skatītājiem, vai viņi ir, vai nav. Izskatās, ka būs jau, tad es varbūt tādu pajautāšu vēl pirms skatītājs jau laikam nepacietīgi gaida. Tad uzjautāšu abiem. Kāds izskatās tad ideālais valsts ieņēmuma dienests nākotnē un varbūt cik ilgi mēs varam gaidīt? Vai būs nepieciešama tāda vēl lielāka reforma valsts ieņēmuma dienestam arī nākotnē? Reforma pilnīgi noteikti būs. Es saku, šis ir tikai pirmais solis. Mēs kļūsim mazāki, kompaktāki, efektīvāki. Mums jau teica, ko saka, ka cilvēki nezina. Ziņu portālos neprātās vai Šmits rodas tvīti, kur ziņas arī tas nav svarīgi, tik svarīgi, un mēs vienkārši nodrošinām to, lai cilvēkiem būtu viegli ērti izdarīt tās saistības, kas ir pienākums kā pilsoņu dzīvot šajā valstī. Es domāju, ka ideāls varbūt pat nav tas jāsasniedz. Tas vienmēr ir kaut kas, uz ko var tiekties, bet mēs taču negribam jau tā kaut kādā utopiskā realitātē dzīvot, ka tiešām viss ir ideāls. Bet tā nopietni runājot, es domāju, ka labākais, kas var būt, ir, ja mēs tiešām esam situācijā, kur nodokļu maksātāji jau nav
tikai vidu uzdevums, tas ir mūsu visas sabiedrības uzdevums, tas ir ikviena tādas pilsoniskās domas un apziņas jautājums. Jā, paldies. Tad jautājums organizatoriem, kā tad tālāk notiek kā jautājumu uzdošanas daļa. Tad es pieņemu, ka varbūt tad tam personēm trešajā rindā, kurai jautājums var droši uzdot. Jā. Var mēģināt tādu konkrētu nodokļu jautājumu. Man ir jautājums, vai mantojuma masai, kā juridiskai personai, būtu jāmaksā nodokļi? Nē. Es varu pateikt piemēru, vai konkrēti. Jā. Ja mantojuma masa pārdod kaut kāds vērtspapīrus, pārdod mums dārgāk nekā mantojuma atstājies, kaut kur mums ir iegādājies. Mantojuma masa mums pārdodas. Tas ir ļoti konkrēts jautājums. Idejas ir kā, par jebkuru ienākumu būtu jāmaksā nodokļi. Un ja tas ir ienākums, viens ir mantojums, bet ja ar mantojumu kaut kas tiek izdarīts un vēl tiek gūts ienākums, tad tas būtu loģiski, ja tas apliekās ar nodokli. Varbūt, ja ir konkrēta situācija, konkrēts gadījums, es tagad neatbildēšu, bet pamatprincips ir, kuras valsts nodokļu, ienākumu nodokļu piemērošanā ir šis princips, ka ja tu gūsti ienākumu, tad tas tiek aplikts nodokli. Te ir viens piemērs, kas man pašai kādreiz šķitā nepareizs. Ja es aizņemos naudu un to parādu neatdodu, tad arī pēc kaut kāda noteikta mēnešu skaita, tur 6 mēneši kļūst par tavu ienākumu, par to ir jāmaksā nodoklis. Un tieši šobrīd Saeimā tiks svērts vaļā likums un idejas, ka, ja tu, piemēram, aizņemies no bankas 20,000 un nespēji atdot, bet vienojas ar banku, tad dod 18,000. Tad šobrīd par tiem 2,000 ir jāmaksā ienākumu nodoklis, bet deputāta šobrīd iniciatīva ir tāda, ka, lai mazinātu šo parādnieku skaitu, kas vienkārši vienojušās ar banku, pats kredītdevējs vai aizdevuma devējs piekrīt tam, ka tad par šo daļu nebūtu jāmaksā šie ienākumu nodokļi. Kaut gan es sagaidu diezgan skarbas diskusijas, jo te izpratni dažādi, kas lauzīs to pamatprincipu, ka par jebkuru ienākumu tas nodoklis ir jāmaksā. Liels arī ļaunprātīgs izmantošanas risks. Tieši tā. Tas ir vienmēr arī jāskatās, kur esmu tā ļoti labvēlīgi noskaņot, un es ļoti daudz cīnos arī nodokļu politikas sakarā par to, ka mums jāizvāk no ēnām ļoti daudz cilvēku, un tāpēc jāļauj maksāt mazāk nodokļu, piemēram, tie, kas ir ēnās, lai iznāktu ārā, viņi nemaksās uzreiz pilnu IN plus vēl sociālās iemaksas, ka jāļauj viņiem 10%. Finanšu ministrijas eksperti ir absolūti pret šo ideju, jo ļaunprātīgi to var izmantot līdzīgi, kā tas bija mikro uzņēmuma nodokļu gadījumā. Tad tā ideja ir, mana piedāvājuma ideja, ka to pirmkārt darīt ļoti šaura nosacījumiem. Ja tu strādā vienā darba vietā, ka tu esi sociāli nodrošināts, ja tu papildus piepelnies, tad par to daļu var maksāt mazāk nodokļu daļu, bet nosaucot konkrēti, piemēram, zāles pļaušanu savu kaimiņam vai remonts, veļas mašīnas remonts vai kaut kas tāds pakalpojums fiziskai personai. Bet par to vēl būs skarbas diskusijas. Bet idejas ir, par jebkuru ienākumu būtu jāmaksā nodoklis, jo tas nodokļu jautājums arī tas sociālais, kā valsts pamatprincips tur. Principā tā ir valsts sociālā funkcija paņemt no tiem, kuriem ir vairāk, un iedot tiem, kuri nav spējīgi vispār sevi uzturēt. Tas ir bērniem un senioriem, piemēram. Un ja tu esi nopelnījis to naudu ar kaut ko, tad te, protams, jautājums, cik daudz valsts iejaucās un cik daudz tos nodokļus uzliek, bet tā sociālā funkcija, ka ir jāatbalsta mūsu tie seniori vai mūsu bērni, maksājot par skolotājiem un augstskolu pasniedzējiem algas. Nākamais jautājums. Ar iepriekš runāju par to jauno pieeju, ka neskaldīs maksas neņemsimies ar sīkumiem. Vai tas tomēr neveicina tādu nespēdāmības sajūtu? Vai nav jēga tomēr arī stīrības cīņā, lai cilvēks saprast, ka neies caur tāds lietas? Te tas funkcija automatizācijas jautājums. Mēs nerakstīsim, cilvēks nerakstīs šīs vēstules, bet to darīs automātiski mākslīgais intelekts. Un šobrīd iet iepirkums,
Valsts dienests gatavo 600,000 atbilžu, gan telefoniski, gan rakstiski, gan EDS-ā, gan e-pastos, 600,000 atbildes katru gadu. Liela daļa no tādu šobrīd paņems mākslīgais intelekts, kuru uz vienkāršiem standartizētiem jautājumiem šis atbildes ģenerēs mākslīgais intelekts. Līdz ar to es nesaku, ka kaut kādas mazās summas netiks atgūtas, jo mums vienkārši pietrūkst cilvēku resursu. Tam pretī ir jāliek vai mākslīgais intelekts vai automatizācija. Viens piemērs mēs šobrīd ilgi gāja, bet grozījumi administratīvās atbildības likumā par automātisko sodīšanu attiecībā uz deklarāciju nesniegšanu. Šobrīd mums ir 60 cilvēki, kas sēž un katru mēnesi gatavo administratīvā pārkāpuma lietas par laikā neieslēgtām deklarācijām. Pirmkārt, mēs spējam nosodīt tikai apmēram 25% no tiem, kuri kopumā nav iesnieguši, tā ir negodīga attieksme pret visiem, kas nepilda šīs saistības. Un otra lieta, paskatīt statistiku, gadu laikā tā labprātīgā nodokļu saistība izpildi nav uzlabojusies. Cilvēki mēs laiku sodam, budžetā ieplānojam šīs soda naudas atklāt, cik mēs iekasēsim, bet jēga no tā principā nav nekāda. Mēs ieviesām, principā, juridiski drīzumā tiks šis administratīvās atbildības likums grozīts, un līdzīgi kā ar fotoradariem. Tur ir faktiskais pārkāpums noteikums, tev atnāk automātiskais rēķins, un šeit arī par nodokļu deklarāciju. Tas ir fakts sistēmā piefiksēts, tu neesi iesniedz to deklarāciju laikā. Protams, tas nebūs par vienu dienu, vai pat no 3. dienas sāks rēķināt, ka automātiski tev sistēmā aizsūtīs šo te fotoradara rēķinu, kad tu esi piemērs to sodu, par to tu neesi iesniedz deklarāciju. Tad cilvēku resursu mēs ietaupām, bet to dara sistēma. Tā kā arī par iespējams 5 eiro būs šis te nodokļu rēķins, bet tas būs vai apzīmē pārkāpuma protokols vai nodokļu rēķins un citos gadījumos, bet to darīs automāts vai mākslīgais intelekts. Cilvēks nesmaksā. Un tad iestājas piedziņas jautājumi, kur arī mums tiek principā automatizēti. Tie ir skarbie jautājumi, par ko es tā negribu publiski stāstīt, bet tas, ko mēs runājam arī. Ja cilvēks principiāli nesniedz deklarācijas, pēc tam tiek sodīts un nemaksā šos sodus, tad ir jautājums, kāpēc, ar ko viņš ir labāks par to, kas pacenšās tam samaksāt grāmatvediem un laiks nokārto šīs saistības. Tas ir tas godīgs konkurences veicināšana, ko mēs caur šiem kontrolas pasākumiem arī varam veicināt. Jā, tas, manuprāt, nedaudz nonāks pretrunā ar to, ka par sīkumiem tad nekasīsimies. Labi, es mēģināju diplomātiski apiet. Par sīkumiem 5 eiro rēķini nebūs. Jā, bet, teiksim tā, Latvijas televīzijā šo es negribētu popularizēt tieši dēļ tā, lai, man jau tur ir sīks sods, es tur vispār nelikšos tas ziņas. Tā ir tā sabiedrības izpratne, visu laiku mēģināt kaut ko ietaupīt, nevis lai visiem būtu godīgi spēles noteikumi. Un tāpēc es vienmēr domāju par auditoriju, kurā es runāju. Es domāju, ka šeit ir vairāk juristi, kur tas stāsts šeit ir par to iestādes efektivitāti, ja valsts efektivitāti, par to, vai tiešām jūs kā nodokļu maksātāji gribat maksāt, manam inspektoram, piemēram, 10 eiro stundā, lai viņš arī stundas laikā izrakstītu rēķinu jums par 5 eiro. Un tas neatmaksājās. Jums pašam, kurš varbūt nemaksā to 5 eiro kaut kādu nodokļu parādu, negribās, lai tiek tērēta 10 eiro tā. Tas ir tas, jums kā juristiem vai tiešām studentiem, es to varu teikt, un jūs sapratīsiet to jēgpilni, ja es to teikšu Latvijas sabiedriskajā mēdījā, varbūt kopumā liela daļa sabiedrības atkal uztvers, es tomēr varu kaut kādas tur apiet un nemaksāt. Tā sabiedrības doma bišķi ir jāmaina. Jā. Bet jūs man iedzināt stūreiz atzīst. Es nonācu bišķi pretrunā, bet tas ir tas vairāk tas izpratnes jautājums. Bet mākslīgā intelekta un automatizācijas stāstā mēs iespējams arī uz 5 eiro paņemsim tomēr. Paldies, es redzēju, ka aizmugurē bija par vīdu. Jā. Nedaudz par citu tēmu, drīzāk tāds, ņemot vairāk auditorijā lielākā daļa ir studentu. Jautājums jums abām. Pirmais ir atsaucoties uz šo studentu aspektu. Pirmais jautājums tātad ir ģenerāldirektoras kundzei. Jaunie darbinieki, kas ir tās vērtības, ko jūs sagaidāt, kad pie jums nāk jaunie aspiranti, kas grib strādāt valsts ieņēmuma dienestā? Un otrs jautājums ir Šantaras kundzei par, teiksim, no uzņēmēju perspektīvas, vai uz klientu perspektīvas, kas ir
tās 3 īpašības, kas iemistu ideālu vidu darbiniekam, kurš konsultējot. Paldies. Labi, pirmais jautājums, man es atbildēšu, ko es sagaidu no jauniem darbiniekiem, studentiem vai vienalga, kuram jānāk absolūti jaunu skatījumu uz lietām, ko dara valsts ieņēmuma dienests, nevis izpildīt visas tās instrukcijas, kas tiek noliktas uz galda, es pārspīlēju, jāuztver netik burtiski. Tad šo jauno skatījumu no malas, un tad nāk tās idejas, kāpēc jūs darat tā, varbūt to var darīt šādi. Otra lieta ir atklātība. Tas ir mans pamatprincips. Ja tavs kolēģis tev saka kaut ko, kas varbūt nav pareizi, atklāt runāt pretī, ja tavs vadītājs tev uzdod uzdevums, kas tev liekas īsti nav pareizi, atklāt par to runāt. Un šī te pirmkārt atvērtība jaunajiem un atklātība, tās ir 2 lietas, ko es sagaidu no jaunajiem. Bet mums pat burtiski šajā nedēļā apkopoja jauno darbinieku novērtējumu, kā viņi ir ievadīti darbā. Mums ir noteikti mentors pretī, mums ir instruktāši un vispārējais. Un man pārsteidza, bet tas jauno darbinieku novērtējums ļoti, ļoti labs par to, ka tiešām mēs tā kā ievadam darbā, tas mentors 3 mēnešus, kas tiešām tev palīdz un atbalsta. Bet es mēģinu iedrošināt, es tagad uzrunāju katru jauno darbinieku saimu, es mēģinu iedrošināt ar to atvērtību un atklātību un jauno skatību no malas, nebaidīties, jo muļķīgāk ir nevis neuzdot jautājumu, kas tiešām labāk uzdot muļķīgi jautājumu, jo muļķīgi jautājumu nav, bet nedrīkst arī noklusēt tās lietas, kas liekas, kāpēc jūs tā darat? Nevis vics uztvers to cilvēku par, kā tu nesaproti, bet tieši otrādi sapratīs, ka varbūt tiešām mēs varam darīt savādāk. Tas skats no malas ir ļoti, ļoti svarīgs. Tā kā es ārkārtīgi aicinu, ja kur no jums nāk strādāt valsts ieņēmuma dienestā, mums ir tiešām burvīgs kolektīvs un mēs lēnām atjaunojamies. Es neesmu eģisma, stāstā noliedzējis vai piekritējis, kā šim brīdī ir jāsaka, man sajūt višķīgi mēģināt pateikt domu, bet idejiski jaunas asinis vienalga, kura vecuma cilvēkiem ir noteikti vajadzības tieši dēļ šī jaunā skatījuma. Un arī uzņēmēju konsultantu viedoklis, par ko ir noteikti pierakstīju. Nē, bet es varu tikai papildināt, studējot, tātad valsts iestādē students var strādāt jau uzreiz pēc bakalaura, un man bija daudzi kursabiedri, kas aizgāja strādāt valsts ieņēmuma dienestu ar bakalauru, un viņi, kamēr es mācījos, viņi jau gāja uz tiesām. Un, kurš ir aizgājis, bet man liekas tā pieredze, ko tāds tiešām apņēmīgs students var iegūt valsts ieņēmuma dienestā, ir īpaši saistīta ar nodokļi, ir neatsverama. Bet par to manu jautājumu es izdomāju 2 īpašības. Viena ir kompetence vai zināšanas. Es domāju, mēs neviens negribētu nonākt situācijā, kur mēs zvanām tiem pašiem, piemēram, izmantot konsultantus, un mēs zvanām vienam, atbild ir viena, un tur X, piezvanām uz citu numuru, atbild ir Y. Varbūt no tādām situācijām mēs gribētu izvairīties un paļauties arī uz tām telefoniskām konsultācijām vairāk nekā tikai uz to, kas mums ir rakstveidā. Un otra, tāda iejūtība vai atvērtība, sapratne par to, ka tiešām, kad ir cilvēcīgs kļūdas, protams, tā robeža ir ļoti šaura, var būt situācijas, kur mēs redzam, ka cilvēks manipulē ar to savu kaut kādu it kā nezināšanu, bet ir tiešām situācijas, kur vai cilvēcīga kļūda vai kaut kas vienkārši nesanāca, un tur varbūt, mēs varbūt sagaidītu tādu fleksiblāku kaut kādu pieeju, kur tas ir iespējams, protams. Ļoti svarīgs lietas. Skatos vēl bija stūrī. Jā, varbūt bija tāds smieklīgs jautājums. Es uzreiz pasaku, tas smieklīgs, bet cik daudz nodokļu aiziet, lai uzskatītu šos nodokļus? Es teicu 10 centi par 1 eiro. 10 centi uzskatītu. Lai iekasētu 1 eiro nodokļos, valsts iztērē 10 eiro centus. Tas ir šobrīd, tas mērķis mazināšanu. Jā, ok. Bet tas absolūti nav smieklīgs jautājums. Tas ir tāds KPIs priekš valsts ieņēmuma dienesta. Droši vēl kādi jautājumi? Atzīmes par šo nebūs.
var. Man izskatās, ka laikam diskusijas laikā visi jautājumi jau tik atbildēti. Teikšu paldies mums diskusiju dalībniecēm. Un tad vārds priekšliekam.